man ir ļoti konkrēts jautājums. Vai jūs varat pateikt, kā veidojas elektroenerģijas tarifs, kādas komponentes galvenās ir šajā te tarifā, un cik viņš šobrīd liels ir? Zētkungs? Jā, profesors Blumbergs jautājums, es tagad nezinu, vai es varu izturēt viņas eksāmenu vai ne, bet, tas svarīgais ir, ka mēs iepērkam dienā pa €1 000 enerģiju, vai ne, un no ārpus, kurai cenu nenosakām mēs, vai ne, bet to cenu nosaka tie, kas mums viņu piegādā, un tas ir stipri par daudz. Paldies. Vēl īsie jautājumi, Igantkungs? Man nav īsais no zāles. Patiesībā zināms, ka Skandināvijā, ne tikai Skandināvijā, arī mūsu kaimiņu valstīs Tallinā, Viļņā, galvaspilsētās ir iespējams konkurēt koģenerācijas stacijām gan no dabas gāzes, gan no atjaunojumiem resursiem. Kā jūs skatāties uz iespēju Rīgā arī nākotnē, tieši par Rīgu ir runa par lielajām pilsētām, bet Rīgu Šķeldas koģenerācijas stacijai konkurēt ar teicienu? Paldies, Stratkungs. Jā, es gribētu teikt, ka katrā ziņā arī, un tas sasaucās ar iepriekšējo jautājumu, ka tik šausmīgi vertikāli integrēts tas tirgus, kā viņš ir pašlaik Latvijā, kas arī tieši stimulē šo korumpētību, vai ne, kā mēs zinām, gan institucionāli, gan organizatoriski. Bet konkurence Rīgā? Bet, protams, konkurence ir jo vairāk, jo labāk. Ejam tālāk pie nākamā jautājuma, kurš ietver divus virzienus. Viņi tik salikti, tā kā efektivizēšanai. Vienā jautājumā valsts atbalsta versijas vai gluži otrādi kaut kādas diferencēšanas versijas, A caur nodokļu politiku, B caur citu valsts investīciju politiku enerģētikā. Restīvi, kas ir jūsu piedāvājums, kādai būtu jābūt vai kā jāmainās nodokļu politika attiecībā uz enerģētikas jomu, kur droši vien mēs zinām ir dažādi, sākot no PVN samazinātām likmēm un akcīzēm un iespējams citām lietām, un beidzot ar investīciju resursiem, vai nu tie ir fondi vai kvotu naudas vai vēl kas cits. Šo riņķi sāku Štokenberkungs. Jā, es droši vien sākšu, tāpēc, ka es biju tas, kurš prasīja ieviest akcijas nodokļu gāzei. Es domāju, ka mums tas arī konsekventi jārealizē. Ja mēs vispār gribam iedot tirgū kaut kādus stimulus atjaunojumiem energoresursiem, proti aizstāt fosīlos kurināmos. Tas ir tas, kas ir jādara. Otrkārt, ir jāiznīdē saknē jebkādu mēģinājumu uzlikt nodokļus atjaunojumiem resursiem. Proti, mums otrdien nācās Saeimas budžeta komisijā noraidīt absolūti nesaprotamu vides ministrijas priekšlikumu ieviest jūras nodokli par tām pašām vēja ģeneratoriem. Un trešā lieta, protams, ir visa veida atbalsts, kas ir minēts arī vienotības programmā, izmantojot Eiropas Savienības fondus un arī valsts investīcijas caur attīstības banku. Jā, es domāju, ka tai politikai ir jābūt savietojamai ar valsts programmām, vai ne? Ka tagad tikai uzliekot akcijas fosīlajai enerģijai, vai ne, neradot iepriekš valsts programmu, kādā veidā radīsies atjaunojamās enerģijas, un tā valsts programma ir svarīga, tāpēc, ka nevis tikai tā pasīvas ar nodokļiem mēs gribam stimulēt atjaunojumu enerģiju pieaugumu Latvijā, bet aktīvi ar investīcijām. Tas jau ir tas, ko valsts var darīt. Tad, kad Latvijas banka pārstās likt sev pati kāju priekšā un neinvestēt valdības projektos, vai ne, ar savu 36. pantu, tad, kad Latvijas banka sāks darboties Latvijas ekonomikas attīstībai, tad mums šādi projekti var rasties, vai ne? Un pie tā mēs jau tagad esam sākuši strādāt. Tie projekti ir gan atjaunojamā enerģija jomā, gan arī patērētāju puses efektivitātes palielināšanas jomā, teiksim, siltināšana, vai ne? Kur mēs to darīsim nevis tā kā līdzinājā valdība, bet ar valsts atbalstu. Un, ja siltināšana, energoefektivitāte, tas mums būs pēdējais bloks vēl. Celinskums. Tātad pilnīgi pareizi, ka šie līdzekļi ir jāiegulda investīciju projektos gan atjaunojumu energoresursu atbalstam, gan arī energoefektivitātes veicināšanai. Un mēs varam paņemt gan akcijas nodokli, gan mums faktiski būtu jāuzliek papildus CO2 nodoklis fosīlajiem kurināmajiem, kas darbojās, kur tiek sadedzināts ārpus Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas, kur ir kvotu cena, un tad faktiski, lai mazās iekārtas izlīdzinātu. Tālāk Eiropas fondu izmantošana,
un klimata naudas, klimata pārmaiņu finanšu instruments, kā arī no 13. gada Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecība, kas notiks valstiskā līmenī, un šī nauda jāiegulda energoefektivitātei. Un visbeidzot ir ļoti būtiski ir atbalstīt un sakārtot likumdošanu, lai varētu visās jomās darboties energoservisu kompānijas, tādā veidā piesaistot privātos līdzekļus. Paldies. Tad jautājums man pie jums ir ļoti konkrēts. Tātad es saprotu, ka visi no jums gribētu dzīvot Rūjienā, Ludzā un Talsos un negribētu dzīvot Liepājā. Ko tad darīt? Jūs būsiet valdībā. Ko darīt tajā situācijā, lai Liepājā nebūtu divreiz vairāk jāmaksā par siltumenerģiju nekā tas ir Rūjienā un tā tālāk? Ko jūs reāli iesāksiet, lai šī situācija tiktu novērst, jo kaut kas jau te nav normāli? Jā, tieši tā, likumdošanā, ja mēs redzam, ka biomasas stabiņš ir divreiz mazāks par dabasgāzes stabiņu Liepājā, vai ne, un tā atšķirība ir Rūjienā Liepājā, tas ir finālais patērētājs, saprot, vai ne, par to iet runa. Un tad finālais patērētājs, ja notiek decentralizācija šajā tirgū caur likumdošanu, vai ne, tad finālais patērētājs izvēlās, no kā viņš pērk to enerģiju. Ja viņš grib, viņš maksā divreiz vairāk, viņš pērk dabasgāzes enerģiju, ja viņš grib maksāt tā kā maksā Rūjienā, tad viņš pērk biomasas. Es domāju, ka katrā pašvaldībā ir unikāli risinājumi, kurus viņi var izmantot. Bet likumdošanas un izpildvaras valsts mērogā? Es neredzu konkrētus risinājumus konkrētās pašvaldībās, kuros būtu jāiejauc Saeimai. Ir kaut kāda kompetences līmeņa tomēr.